Mēs atrodamies pie rakstnieka Arvīda Deģa grāmatplaukta, un šodien ir grāmatplaukta stāsti. Šis ir portrets no 2005. gada, kad iznāca pirmais dzejas grāmata Debesu žonglieris. Šis ir Kārlis 12. Arvīda Deģa mīļākais kauju karalis. Joprojām nesaprotu, kā šo lielo kuģi davo iekšā tik mazā pudelē. Tad augšā mēs redzam mīļākā rakstnieka Bernarda Kornvela grāmatu romānu sēriju, kuru es šobrīd vācu. Šeit ir grāmatas par Zviedrijas vēsturi. Tātad grāmatas par Zviedrijas vēsturi, kas man palīdz radīt romānu par Gustavu Adolfu karali. Šis ir mūsu mīļais bijušais suns Fredis. Gaišā piemiņā, mūžīgi mūžos. Šeit ir ļoti patīcinākais. Šis plaukts viss ir domāts. Šeit ir grāmatas par to, kā radīt literatūru. Tad teorētiskās rokas grāmatas rakstniekiem visādās jomās. Šeit ir kaut kas no manām grāmatām, kas ir iznākušas pēdējā laikā, Latbukā. Tad Salonijas stāsts par drumiem mīlētājiem, Ulmalēja Bohēmas gūstā un tā tālāk. Šeit ir jaunākais stāstu krājums Jēkab Baloža ceļojošais cirks, kuru lasītāji Rīgā dabūs tikai augustā, diemžēl, bet esmu jau nopelnījis veselu 1 000 000 eiro literatūrā. Tā ir dāvana no maniem uzticīgiem lasītājiem, no maniem faniem Rīgā. Tā, ko mēs vēl varam? Tātad nesen iznāca Dzimtas koks, jeb ciltskoku veidošana iesācējiem. Šo grāmatu jau var prasīt visās Latvijas bibliotekās. Tādā gadījumā mēs tikko prasīsiet, uzreiz mēs piegādāsim. Jā. Šeit tātad es krāju latviešu autorus, kurus vēl neesmu izlasījis. Tātad virzamies tālāk. Šis ir mans draudzīgais Šaršs. No 2010. vai 11. gada. Tāds izskatās rakstnieks, daudz papīra, 2 pegazi ganās, laikam pie Rīgas pils. Jā. Šis pirāts simbolizē to, ka šis plaukts domāts ir pirātu romāniem, un būtībā arī literatūrai par pirātiem, arī Andersona senie kurzemnieki Amerikā un Tobago kolonizācija, kas palīdzēs man radīt romānu Tobago pirāti, pie kuras arī pašlaik strādāju. Virzamies tālāk. Tātad šīs ir grāmatas, tātad Rīgas cirks, kas man palīdzēja radīt grāmatu par Jēkab Baloža ceļojošo cirku. Tātad visi ļoti svarīgi fakti. Un Sigismunds Vidbergs saistībā ar to, kad es Zvaigznei ABC gatavoju biogrāfisko romānu par Sigismundu Vidbergu, šī ir ļoti laba monogrāfija. Iesaka. Un šeit mēs virzamies jau pie mana mīļākā autora Pāvila Rozīša kopotiem rakstiem. 37. gadā iznāca pilnais kopotu rakstu kopojums, bez cenzūras, bez dažādas padomu laika uzslāņojumiem. Un no Pāvila Rozīša es mācos radīt literatūru. Un šeit ir daži biogrāfiskie pētījumi par Kaļostro, par Talerānu, par Kārli 12. un citiem. Par kapteini Kuku arī. Tātad tie ir personāži, jeb vēsturiskās personības, kuras es pētu, un nākamajos gados, varbūt 5-10, arī aprakstīšu. Šie bija grāmatplaukta stāsti kopā ar rakstnieku Arvīdu Deģi. Paldies, ka skatījāties, lai jums jauka diena!